Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Labdien, cienītie klausītāji! Šodien LTRK podkāstā Uzņēmēju balss uz sarunu esmu aicinājusi Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieku komisāru Valdi Dombrovski. Labdien, Dombrovska kungs! Labdien! Pirmkārtām, paldies, ka atradāt laiku un piekritāt šai sarunai. Zinu, ka grafiki diezgan sarežģīti. Esmu sagatavojusi virkni jautājumu gan par makroekonomisko situāciju, gan par ārējo tirdzniecību, gan arī par Eiropas Savienības konkurētspēju. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie šiem jautājumiem, tāds iesildīšanās jautājums. Sakiet, kas jūs savulaik motivēja iesaistīties politikā un kā jūs redzat, kur ir tie lielākie paveiktie darbi līdz šim? Jā, runājot par motivāciju iesaistīties politikā, tajā laikā es strādāju Latvijas bankā un principā nodarbojos pamatā ar fiskālajiem, tātad budžeta nodokļu jautājumiem. Un, protams, pie visiem šiem jautājumiem strādājot, radās arī idejas, kādā veidā visu šo budžeta un nodokļu sistēmu var attīstīt tālāk, ko var darīt pie Latvijas ekonomikas. Un attiecīgi laikā, kad Latvijas bankas prezidents Repšs kungs nolēma dibināt partiju Jaunais laiks, es faktiski pievienojos partijas dibinātājiem. Kā tādu būtiskāko sasniegumu droši vien gribētu uzsvērt Latvijas pievienošanos Eirozonai 2014. gadā, kas, protams, bija ļoti nozīmīgs, apjomīgs darbs un ļoti nozīmīgs solis uz priekšu Latvijai. Paldies par šo atbildi. Manuprāt, ļoti, ļoti interesanti, ka jūs tā no tās praktiskās dzīves redzējāt, ka varat iedot arī palīdzību makro līmenī. Un tas ir arī labs tilts uz mūsu nākamo lielo jautājumu par makroekonomisko situāciju Eiropas Savienībā. Nav noslēpums, ka dažās valstīs un arī Eiropas Savienībā kopumā ekonomika ir sabremzējusies. Arī pēdējās prognozēs par IKP pieaugumu redzam, ka šī te prognoze tiek samazināta. Mans jautājums jums, kāda būtu jūsu recepte redzējums, kā palielināt konkurētspēju gan katrā nacionālajā valstī, gan Eiropas Savienībā, gan globālā mērogā? Jā, tātad tas, ko mēs redzam, 2023. gadā ekonomika būtiski sabremzējās. Tātad, pamatā tas bija saistīts ar Krievijas karu Ukrainā ietekmi un attiecīgi vēl aizvien ar enerģētikas jautājumiem. Šogad mēs prognozējam, ka ekonomikas izaugsmes temps nedaudz palielināsies. Un kopumā Eiropas ekonomika, neraugoties uz visiem pēdējo gadu satricinājumiem, gan Covid krīze, gan Krievijas karu Ukrainā, tomēr ir izrādījusies pietiekami noturīga un ekonomiskā izaugsme turpinās. Tajā pašā laikā, protams, ir jādomā par šiem konkurētspējas jautājumiem, kā jūs minējāt, jo tur ir arī daudzas pietiekami ilgstošas problēmas, piemēram, produktivitātes pieaugums Eiropas Savienībā jau 10 gadiem atpaliek no produktivitātes pieauguma ASV, Ķīnā, citās lielajās ekonomikās. Līdz ar to tiešām jāsaka, ka tuvāko mēnešu un gadu laikā šiem konkurētspējas jautājumiem tiks pievērsta pastiprināta uzmanība. Jau pagājušajā gadā Eiropas komisija nāca klajā ar komunikāciju par Eiropas Savienības konkurētspēju, par faktoriem, kas to ietekmē un arī kādā veidā tātad šos konkurētspējas jautājumus un produktivitātes jautājumus var risināt. Kaut kādā mērā tie ir atspoguļot arī Eiropas Savienības pieejamos finanšu instrumentos, tā skaitā ekonomikas atjaunošanas un noturības instrumentu ietvaros, bet, protams, darbs pie šī jautājuma būs jāturpina. Es varbūt paturpināšu to ieskatu par 24. gadu. Protams, tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas nozīmē arī izmaiņas Eiropas parlamentā, arī Eiropas komisijā. Kā jūs no tāda šodienas skatu punkta redzat, kas ir lielākie izaicinājumi, lielākie veicamie darbi Eiropas Savienībā 24. gadā un tad arī, protams, kādu periodu uz priekšu? Jā, par
lielāko izaicinājumu šogad es teiktu, ka tas vēl aizvien ir jautājums par atbalstu Ukrainai un par nodrošinot visu nepieciešamo atbalstu, lai Ukraina varētu sev aizstāvēt, lai tā varētu uzvarēt šajā karā pret Krievijas agresiju. Jo jāsaprot, ka tas tiešām ir arī tālāk jau visas Eiropas Savienības un NATO drošības jautājums. Ja Krievija netiks apturēta Ukrainā, ir pietiekami redzams, ka Krievija ir gatava arī iet tālāk, uzsākt jaunus agresīvus karus. Līdz ar to šie drošības jautājumi atbalsts Ukrainai, arī Eiropas Savienības drošības stiprināšana, militārās industrijas stiprināšana, visi šie jautājumi būs ļoti augsti dienas kārtībā. Tā kā, protams, ir daudz citas problēmas, kas Eiropas Savienībā būtu jārisina, bet faktiski šis Krievijas karš Ukrainā ir noteicis to, ka pirmajā vietā būs drošības jautājumi. Es jums pilnībā piekrītu, ka Ukraina pilnīgi noteikti jāsaglabā fokusā gan nacionālos līmeņos, gan starptautiskā līmenī. Par Ukrainu runājot, es tiešām ceru, un, manuprāt, arī visi Latvijas iedzīvotāji, uzņēmēji un arī politiskie spēki cer, ka tiks drīzumā uzsākt šīs iestāšanās sarunas ar Ukrainu. Jautājums, cik gatava Eiropas Savienība būtībā ir, lai paplašinātos, un kas ir tie uzdevumi, kas kopīgi jāizdara, lai šis process būtu veiksmīgs? Jā, jāsaka, ka kopumā Eiropas Savienība ir gatava paplašināties. Protams, būs jārisina daudzi praktiski jautājumi, un atkal Eiropas komisija jau pagājuši gadu šo darbu uzsāka, tātad domājot par konkrētiem jautājumiem, konkrētām jomām, kas būtu jāsakārto, kas būtu jāmaina, lai Eiropas Savienības paplašināšanos varētu īstenot arī bez Eiropas Savienības līguma pārskatīšanas. Protams, viena iespēja ir uzsākt diskusijas par Eiropas Savienības līguma pārskatīšanu, bet tas var būt arī pietiekami garš un sarežģīts process, un principā uzstādījums no Eiropas komisijas puses ir, ka tam nevajadzētu apturēt Eiropas Savienības paplašināšanos, tāpēc mēs skatīsimies konkrēti par sektoriem, kādas ir problēmas paplašināšanas gadījumā un kā tās risināt. Ukrainas gadījumā konkrēti, protams, jāuzsver jautājumi par Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku, jo redzam, ka jau tagad ir pietiekami lieli sarežģījumi ar Ukraiņas kaimiņu valstīm attiecībā uz graudiem, attiecībā uz citiem pārtikas produktiem. Piemēram, tas noteikti būtu viens jautājums, kas būtu jāvērtē. Jā, tiešām tā situācija uz Ukrainas-Polijas robežas šobrīd, zināmā mērā atrisinājusies, bet tam, protams, ir tāds ilgtermiņa nospiedums arī tādā izpratnē un politikās. Varbūt noslēdzot šo makroekonomikas bloku, tāds jautājums par to, cik ļoti Latvijas uzņēmēju organizācijas spēja ietekmēt politikas veidošanu šeit, Briselē. Kāda mums ir ietekme? Jāsaka, ka ir jautājumi, kuros Latvijai arī pārējām Baltijas valstīm ir pietiekami liela ietekme, ja mēs runājam par šo Eiropas Savienības reakciju uz Krievijas agresiju Ukrainā, tad tieši Latvijas, Baltijas valsts, arī Polija lielā mērā ir faktiski virzījuši šo kopējo Eiropas Savienības politiku. Protams, daudzos jautājumos ir jārēķinās ar to, ka Latvija tomēr ir maza dalība valsts, līdz ar to varbūt vieniem panākt vienu vai otru lēmumu pieņemšanu ir sarežģīti, un līdz ar to katrā konkrētajā jautājumā ir jāmeklē sabiedroties ar citām dalību valstīm, starp noteiktām interešu grupām, kas ļautu arī šo Latvijai svarīgos jautājumus risināt, un lai šie jautājumi tiktu arī sadzirdēti, tāpēc ir svarīgāk vienmēr atrast šos sabiedrotos, lai ir vairākas puses, kas šos jautājumus virza un uztur Eiropas Savienības dienas kārtībā. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Jā, jāmācās sadarboties. Tas, manuprāt, ir ļoti labs vēlējums. Un tas man ir droši tā ļoti labi arī ved pie manā nākamā jautājuma par ārējo tirzniecību, jo tā, protams, arī ir sadarbība, un tas ir
tas ir eksports, tās ir arī attiecības importā, piemēram, par izēvielām no citām valstīm. Tie dati, ko es esmu redzējusi, tomēr rāda to bildi tādu netik rožainu, jo kopumā izskatās, ka Eiropas Savienība zaudē savu vietu globālajā tirgū. Un šeit tad ir jautājums droši vien par to, kā mums kā savienībai veicas ar šo te ārējās tirdzniecības veicināšanu, ko mēs esam izdarījuši, ko varbūt neesam izdarījuši, ko varējām izdarīt vairāk. Un kuras ir tās varbūt stiprās nozares, kuras turpina labus rādītājus ārējās tirdzniecības blokā? Jā, es teiktu, ka tas jautājums, ko jūs uzdevāt, tas nav jautājums tikai par tirdzniecību, tas ir būtībā plašāks jautājums. Protams, Eiropas Savienībai ir jārēķinās ar to, ka gan Eiropas Savienības ekonomika, tātad attiecībā pret globālo ekonomiku īpatsvars pakāpeniski samazinās, Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits īpatsvars pret pasaules iedzīvotāju skaitu pakāpeniski samazinās. Ar to ir jārēķinās, tās ir ilgtermiņa tendences, un šīs tendences viss liecina, ka turpināsies. Ja mēs runājam specifiski par ārējo tirdzniecību, tad Eiropas Savienība vēl joprojām ir lielākais tirdzniecības bloks pasaulē, un kopumā šīs ārējās tirdzniecības pozīcijas Eiropas Savienībai ir pietiekami konkurētspējīgas. Jūs jautājat par eksporta jomām. Ja runājam par Eiropas Savienību kopumā, tad principā tas jomas tas ir visplašākais spektrs gan attiecībā uz rūpniecību, gan vai tā būtu autorūpniecība vai aviācija, gan attiecībā uz augstajām tehnoloģijām, gan attiecībā tā skaitā uz pārtikas preču eksportu. Tātad tas ir ļoti plašs, preču pakalpojumu klāsts, ko Eiropas Savienība eksportē, un ir arī pietiekami konkurētspējīgi, tātad, lai uzturētu savas pozīcijas ārējos tirgos. Jā, man arī tāds varbūt jautājums. Man pēdējā laikā sanācis diezgan bieži tikties ar Latvijā esot, ar trešo valstu vēstniekiem, un viņi, protams, pauž zināmas bažas par šīm te ārējās tirdzniecības attiecībām. Tas, ko visbiežāk piemin, ir CBAM. Es pat nezinu, kā viņu latviski pareizi iztulkot, ja kāds man var palīdzēt. Bet tiešām, jā, kā šīs arī politiskās attiecības ietekmē tirdzniecības attiecības, un kādas varbūt, kur ir tie grūtākie jautājumi, kad tiek diskutēti brīvās tirdzniecības līgumi, kur ir tās vietas, kur tā saskarsme neveidojas? Jā, tātad, pirmkārt jāuzsver, ka Eiropas Savienībai ir jau tagad plašākais brīvās tirdzniecības līgumu spektrs pasaulē, un mēs turpinām darbu tātad pie tālākiem brīvās tirdzniecības līgumiem. Tātad pagājušajā gadā, piemēram, tika parakstīti brīvās tirdzniecības līgumi ar Jaunzēlandi, ar Čīli, ekonomiskās sadarbības līgums ar Keniju, turpinās sarunas ar daudzām citām valstīm, jo skaidrs ir tas, ka arī tād pārējot uz zaļo un digitālo ekonomiku, Eiropas Savienībai ir svarīgi nodrošināt pēc iespējas plašu šo sadarbības loku un diversificēt piegāžu ķēdes, tā skaitā attiecībā uz izējumateriālu pieejamību, un līdz ar to no Eiropas Savienības puses mēs šo darbu pie tālākajiem divpusējiem tirdzniecības līgumiem turpināsim, un tāpat turpināsim darbu pie Pasaules tirdzniecības organizācijas reformas, jo tas ir svarīgi, lai saglabātu tādu globālu noteikumos balstītu tirdzniecības sistēmu pasaulē, jo pat
neraugoties uz mūsu ļoti plašo brīvās tirdzniecības līgumu tīklu, vēl aizvien vairāk nekā pusi no mūsu ārējās tirdzniecības notiek uz Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Tā kā tas neapšaubām ir ļoti svarīgs jautājums. Attiecībā uz šo CBAM, es to mēģināšu tulkot kā oglekļa robežu korekcijas mehānisms. Šo jautājumu tiešām uzrunā no daudzām pusēm, partneri arī no citām valstīm. Te jāsaka, ka šis, paliksim pie šī saīsinājuma CBAM, ka tātad tas ir ieviests, lai novērstu saucamo situāciju, ka tagad mēs apliksim arī Eiropas energointensīvās nozares tātad liksim ar emisiju tirdzniecības maksu, kas, protams, sadārdzinās šo produkciju, un lai nenotiktu vienkārši šīs ražošanas pārcelšanu uz citām valstīm, tad importējot līdzīga veida preces Eiropas Savienībā ir šī robežu korekcija, tātad, faktiski importētājiem būs jāmaksā tāda paša cena par CO2 emisijām, kā to maksā vietējie Eiropas Savienības ražotāji. Un, ja importētājiem jau ir jāmaksā kaut kāda maksa par šīm emisijām jau savā valstī, kur viņi veic šo ražošanu, tad tas tiks ņemts vērā. Līdz ar to šis CBAMs nerada tirdzniecības izkropļojums, viņš nerada kaut kādas tirdzniecības priekšrocības Eiropas Savienības ražotājiem, jo maksa par emisijām būs vienāda gan Eiropas ražotājiem, gan importētājiem. Tā kā no tā viedokļa tur bažām nevajadzētu būt. Un jārēķinās, ka tas skar arī tomēr samērā šauru sektoru loku. Runa tā tad ir par tēraudu, alumīniju, minerālu mēslu ražošanu, elektrību un cementu. Tie sektori, kurus šis oglekļa robežu korekcijas mehānisms skars. Runājot ap to otro jautājumu, ko jūs uzdevāt, kas ir šie sarežģītākie punkti brīvās tirdzniecības sarunās. Protams, ar dažādām valstīm varbūt tie sarežģītie punkti ir dažādi, bet tā diezgan tipiski viens no smagākajiem punktiem vienmēr ir attiecībā uz pieeju lauksaimniecības tirgumu, tātad attiecībā uz pārtikas preču eksportu un importu no trešajām valstīm. Tā kā tieši šie lauksaimniecības pārtikas jautājumi parasti ir viss sarežģītākie. Piemēram, mums pagājušā gadā neizdevās pabeigt sarunas ar Austrāliju pamatā tieši šī iemesla dēļ. Un es te paturpināšu nedaudz. Pieņemsim, ka es esmu uzņēmums, mazais vidējais, kurš grib eksportēt kaut ko, pieņemsim valsts, ar kuru mums ir līgums uz Jaunzēlandi. Uz Jaunzēlandē mums ir brīvās tirdzniecības līgums, man liekas, nesens vai vēl nav. No Jaunzēlandes puses vēl nav pabeigta ratifikācijas procedūra, līdz ar to vēl nav stājies spēkā, bet esam tuvu. Ņemsim to Jaunzēlandi un to pārtiks produktu, un es gribu kaut ko eksportēt uz turieni. Kurš būtu tas rīks, tas instruments, kuru es varētu noteikti izmantot, lai saprastu, kā man vispār ieiet tajā tirgū, kādas prasības tur eksistē un kas man ir jāzina? Vai ir tāds rīks? Tāds rīks ir, saucās Access to Markets portāls, kur ir informācija par ārējās tirdzniecības nosacījumiem ar vairāk nekā 120 partneriem pasaulē. Tātad kādi ir šie nosacījumi, kādi ir tarifi, kādas ir prasības, arī, teiksim, preču šīs izcelsmes nosacījumi. Un tas tiek pasniegts arī tādā veidā, ka arī mazie vidēji uzņēmumi to var izmantot. Un papildus arī no Eiropas komisijas puses mēs rīkojam tādas pieejas tirguma dienas, angliski viņas saucās Market Access Days, arī Latvijā tādas ir bijušas, kur tieši jau ar uzņēmēju organizācijām, ar uzņēmēju pārstāvjiem pārunājam tos jautājumus, kas katrā valstī ir aktuāli tieši attiecībā uz šo ārējo tirdzniecību.
Jā, mēs LTRK diezgan regulāri organizējam dažādus seminārus par ārējiem tirgiem un eksportēšanu uz ārējiem tirgiem. Noteikti izmantosim iespēju arī reklamēt šo instrumentu saviem biedriem vairāk un plašāk. Jo tie jautājumi, viņi ir aktuāli. Uzņēmumi eksportē, mēs gribam Latvijā sasniegt jaunu rekordu 80% no IKP tieši no eksporta ienākumiem. Tagad mums, protams, jāskatās uz trešo valstu tirgiem un uz ārējiem tirgiem. Un jābūt daudz efektīvākiem strādājot tur. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Paldies! Es tagad vēlētos virzīties pie trešās daļas mūsu sarunai, pie konkurētspējas bloka. Un Mario Draghi salīdzinoši nesen kādā no intervijām izteicās diezgan kritiski par to, cik ļoti Eiropas Savienība ir atkarīga no citām valstīm un citu valstu resursiem. Viņš pieminēja gan Ķīnu, gan Krieviju. Un tie būtībā ir strateģiski nozīmīgi resursi, gan enerģija, gan minerāli un viss ar šo saistītais. Un mans jautājums jums, tā domājot nākotnē, cik daudz laika mums būtībā vajadzēs, lai šo atkarību no šiem strateģiskajiem resursiem no valstīm, kas ir diskutējamas, samazinātu vai pilnībā novērstu? Jā, tas, protams, ir ļoti aktuāls jautājums, un jāsaka, it īpaši šis jautājums bija dienas kārtībā uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad mums nācās ļoti ātrā tempā 2022. gadā pārtraukt Eiropas Savienības atkarību no Krievijas importētajiem energoresursiem. Īpaši tas attiecās uz dabas gāzi, un, kā mēs atceramies, tas bija pietiekami arī sarežģīti, ļoti straujišs enerģijas cenu pieaugums, bažas par piegāžu drošību. Tomēr mums izdevās šo atkarību pārorientēt piegādes. Tagad, piemēram, Norvēģija ir lielākais dabasgāzes piegādātājs Eiropas Savienībai. Un tātad, principā, lielā mērā atteikties no šo Krievijas energoresursu piegādēm. Bet līdz ar to, ja mēs pašreiz esam tikuši, kā saka, vaļā no vienas atkarības, ir svarīgi, lai neveidoties nākamās, un tieši tā, tagad, kad mēs virzamies uz zaļo un digitālo ekonomiku, ir svarīgi nodrošināt stabilu pieeju tām izejvielām, kuras ir nepieciešamas šīs zaļās un digitālās ekonomikas funkcionēšanai. Un tieši tā daudzos šos attiecībā uz daudziem kritiskajiem minerāliem, tur tiešām dominējošais piegādātājs ir Ķīna. Un tieši tāpēc mēs pašreiz aktīvi strādājam, lai šīs piegāžu iespējas diversificētu, gan slēdzot brīvās tirdzniecības līgumus, gan veidojot tātad mērķētas partnerības tieši izēju materiālu jomā, gan tātad esam nākuši klajā ar iniciatīvu veidot tādu kā izēju vielu klubu, kurā kopā būtu gan teiksim, tās valsts, kuras ir bagātas ar šīm dažādām izēvielām, gan arī tās valsts, kurām tās ir nepieciešamas, veidojot tādu appusēju izdevīgu sadarbību. No vienas puses nodrošināt šo izēvielu piegāžu drošību, no otras puses palīdzot arī šīm ar resursiem bagātajām valstīm šo attīstīt, ne tikai šo izēvielu iegūvu, bet arī pārstrādi, tātad gūt lielāku pievienoto vērtību no tiem resursiem, kas šajās valstīs ir. Un tad kopumā izveidot tādu diversificētu un noturīgu izēvielu piegāžu ķēžu sistēmu. Tas tāds varbūt papildus jautājums, jo, nezinu, katrā valstī jau, protams, arī tās ekonomikas. Tas droši vien arī ir jautājums par ekonomikas transformāciju, vai ne? Katrā valstī, cik tā ir spējīga pāriet uz, teiksim, cita tipa ražošanu, cita, varbūt, teiksim, enerģijas izmantošanas iespējām, un tur droši vien arī jārunā par to, kāds ir pieejamais atbalsts šādai transformācijai un domāšanas maiņai.
Jā, protams, šiem jautājumiem ir pieejams arī Eiropas Savienības atbalsts, kā pirmo es te pieminētu ekonomikas atjaunošanas noturības instrumentu, kur tātad liela daļa šo resursu ir novirzāmi tieši saistībā ar ekonomikas zaļo un digitālo transformāciju. Un tātad nesenāk pieņemtais REPowerEU plāns, kas ir vairāk mērķēti vērsts tieši uz šīs atkarības no Krievijas energoresursu pārvarēšanas un tātad pārorientēt šīs piegāžu ķēdes uz citām valstīm, bet arī straujāk attīstot atjaunojamos energoresursus un energoefektivitāti. Tātad kopumā Latvijai no šī ekonomikas atjaunošanas noturības instrumenta ir pieejami grantos gandrīz 2 miljārdi eiro. Un pagājušā gada nogalē arī Latvijai tika apstiprināts koriģētais ekonomikas atjaunošanas noturības plāns, līdz ar to svarīgi pašreiz ir fokusēties uz šī plāna ieviešana un attiecīgo reformu un investīciju projektu īstenošanas. Jā, tur es jums pilnīgi piekrītu, ka fokus ir nepieciešams. Tas reizēm kaut kur, tās mans, protams, personīgs viedoklis reizēm pazūd. Bet tas man arī, protams, aizvirst pie jautājuma. Protams, ir publiskas investīcijas, un tās ir jāizmanto, un tās ir nepieciešams šiem lielajiem procesiem. Bet droši vien jautājums ir svarīgs arī par to, kā tiek tā netiek nogalināta, kā es mēdzu teikt, tā privātā iniciatīva. Jo tas, ko varbūt reizēm mēs piedzīvojam, ir, ka šobrīd uzņēmumu investīcijas, tās privātās investīcijas, nevienmēr nosēžas Eiropas Savienības teritorijā. Uzņēmumi, paplašinoties, domājot par attīstību, izvēlas kādas citas valstis šai darbībai. Un tad jautājums droši vien ir par to, kas ir tās iespējas, vai tie rīki, vai tas darbības mehānismus, kā panākt to, ka uzņēmumi atgriež ražošanu Eiropas Savienībā un ka šī ekonomika aug. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Jā, te, manuprāt, ir vairāki svarīgi jautājumi. Pirmais, mēs jau runājam par šiem kopējiem konkurētspējas produktivitātes jautājumiem un faktoriem, kas Eiropas ekonomikas konkurētspēju un produktivitāti ietekmē, un tie, protams, tālāk jau ietekmē arī uzņēmumu lēmumus, kur un kādā veidā tālāk attīstīt savu darbību. Pāris tādas jomas, ko gribēju izcelt, kas arī šajā mūsu konkurētspējas komunikācijā ir atspoguļot, jautājums par enerģijas cenām, kam mēs jau pieskārāmies, kas, protams, ir jāturpina risināt, un it īpaši arī ar kontekstā ar zaļo enerģiju, lai gala rezultātā šī enerģija tiešām būtu arī par pieņemamām cenām. Jo pašreiz tā realitāte ir tāda, ka enerģijas cenas Eiropā ir augstākas nekā daudzās citās valstīs un reģionos pasaulē. Viņas nav tik augstas, kā varbūt bija 2022. gadā, kad bija specifiskas problēmas saistībā ar šo Krievijas rīcību manipulējot ar enerģijas piegādēm, bet tas joprojām ir aktuāls jautājums dienas kārtībā. Otrs jautājums, ko es gribētu uzsvērt, ir šī prasmju pieejamība. Tātad nodrošināt darba spēku ar tagad jau zaļai un digitālajām ekonomikām nepieciešajām prasmēm. Tātad tas ir jautājums gan arī par izglītības sistēmas, piedāvājumu atbilstību darbas tirgus pieprasījumam, gan jautājumu arī par tālāku izglītību, mūža izglītību. Neapšaubām šis prasmju jautājums zaļai digitālai ekonomikai būs ļoti būtisks. Tāpat jāuzsver sasāpēs jautājums par administratīvo slogu. Tas arī neapšaubām ir jāpārskata. Tātad pagājušā gadā Eiropas komisija nāca klajā ar iniciatīvu par attiecībā uz Eiropas Savienības līmeni šī administratīvā sloga samazināšana par 25%. Te es gribētu teikt, ka te ir svarīgi arī, lai no
kā saka, no uzņēmēju organizācijām šis spiediens būtu, lai tas nepalikt tikai plānos, bet lai tiešām būtu konkrēti priekšlikumi, kādā veidā šis administratīvais sloks tiks mazināts un lai šie priekšlikumi tiktu izskatīti un atbalstīti arī Eiropas Savienības likumdevēja institūcijās, tātad Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentā. Jā, paldies, ka pieminējāt šo birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanas iniciatīvu. Tā tiešām tiek augstu vērtēta. Tā arī kaskadējas tagad lejā nacionālā līmenī, daudz par to runājam un piedāvājam risinājumus un tiešām ceram, ka būs šie risinājumi. Varbūt noslēdzot mūsu sarunu, sakot paldies, vēl viens īsais jautājums. Jūsuprāt, un varbūt tāds mudinājums Latvijas uzņēmējiem, kam būtu jāpievērš uzmanība 24. gadā, domājot par Eiropas Savienības politikām? Kas būs tie lielie jautājumi, kurus nedrīkstētu palaist garām? Jā, jāsaka, ka daudzi šie jautājumi jau pašreiz ir dienas kārtībā, tā tad ir vesela virkne likumdošanas iniciatīvu attiecībā uz šo ekonomikas zaļo digitālo transformāciju, kur, protams, ir jāpievērš katrā sektorā nopietna uzmanība, tātad kā mēs sasniedzam šī zaļā kursa mērķus, bet arī kā tas ietekmē uzņēmumu konkurētspēju un vai Eiropas ekonomika paliek tātad kopumā konkurētspējīga. Viens no tādiem jautājumiem, kas, manuprāt, ir svarīgs, tagad izvērtēt jau visu šo dažādo likumdošanas iniciatīvu, jau pieņemto normatīvu kopējo, jeb kumulatīvo ietekmi. Kāda tad ir šī kopējā ietekme un iespējams kaut kādā veidā šo sistēmu var arī optimizēt un šo kopējo slogu uz uzņēmējiem samazināt. Tad, protams, būs dienas kārtībā jautājumi par, kā jūs minēju, efektīvu pieejamā Eiropas Savienības finansējuma apgūšanu, jo pašreiz tiešām mēs būsim tajā periodā, kad būs ļoti intensīva gan kohēzijas finansējuma, gan ekonomikas atjaunošanas noturības plāna finansējuma apgūve. Tad te ir svarīgi nepazaudēt tempu un tiešām nodrošināt, ka šī nauda Latvijas ekonomikā ienāk, arī citu valstu ekonomikā, un pie šiem jautājumiem mēs turpināsim ļoti aktīvi strādāt. Protams, konkrētas iniciatīvas, kā jūs minēju, gan attiecībā uz Ukrainas atbalstu, cerams, varēsim jau pāriet vairāk pie jautājumiem par Ukrainas rekonstrukciju, kas, protams, ir svarīgi pašai Ukrainai, bet tās ir arī iespējas arī Latvijas uzņēmumiem iesaistīties šajos dažādu veidu atjaunošanas rekonstrukcijas pasākumos. Un tāpat turpināsim darbu pie tālākajiem tirdzniecības līgumiem. Tas tikai iezīmēt tādas dažas jomas, bet jāsaka, ka Eiropas darbas kārtība ir ļoti apjomīga un dažādos sektoros, tās varbūt ir dažādas iniciatīvas, kurām būtu jāsako līdzi. Milzīgs paldies jums, Dombrovska kungs, par veltīto laiku un par sarunu, un es arī pievienošos aicinājumam sekot līdzi, jo tiešām tas, kas notiek šeit, pēc tam notiek nacionālā līmenī, un mums visiem jābūt aktīviem, lai panāktu labāku izaugsmī Eiropai kā kopumam. Paldies jums milzīgs. Paldies, vislabu. Vislabu. Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkastā Uzņēmēju balss.